Šajā video es pastāstīšu, ka mūsu prāts maldīgi spiež mūs pieturēties pie vecā, pat ja mēs kaut ko jaunu acīm savām redzam un saprotam, bet prāts mūs velk vecajā, tajā, ko viņš jau zina, bet kas nav patiesība. Un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs savā dzīvē ieiet jaunajā, labākajā līmenī, piepildīt to, ko mēs vēlamies. Un es pastāstīšu piemēru. Vakardien bija klausās piemērs tam. Mēs ar draudzi un esam veikalā. Un veikalā Lidlā. Tas ir veikals, kur es parasti neiepērkos, un es to veikalu nepārzinu. Man ir jānopērk gaļa. Un iestarpinājums veģetāriešiem. Es pat esmu bijusi veģetārieta un vegāns, un vienā brīdī es sapratu, ka man tomēr ir jāēd gaļa, un uz šo brīdi es viņu ēdu. Es nesaku, ka tas ir labāk vai sliktāk, bet man tas uz šo brīdi ir vajadzīgs. Vārds sakot, ir vajadzīga gaļa, un es tagad eju skatos, un tur ir tādas, kā parasti veikalos ir saldējumi, tā saldētavas, tie saldējumu stendi, kas ir uz grīdas, tā kā kur saldējumi liek, tās saldējumās kastes garas. Un es tā skatos, tur ir viss saldēts, tātad. Un es sāku skatīties, bet izskatās pēc svaigas gaļas, kas nav saldēta, un es eju, un es skatos, kādu foršu gaļu, viņa tak neizskatās pēc saldēta, tā tak nav saldēta, un tā ir tā viena prāta daļa, tas, ko es redzu, es saprotu, atpazīstu, un otrs ir, tā ir saldētā, tā ir saldējamā leta, tā nevar būt svaiga gaļa, tā ir saldēta, un tas jau notiek sekundes simtdaļās šis te dialogs, tas pat, to mēs lielākā laika daļā cilvēki pat nepiefiksēšu tās lietas, Un tā viena daļa ir saldēta, un otra daļa vēl kādu foršu gaļu, un man draudze nāk aiz muguras, saka, kādu gaļu tu gribi, tur būs viņa visu garām aizgājis. Un es vēl viņai prasu, vai tā ir saldēta, vai tā nav saldēta gaļa, viņa saka, tā ir svaiga. Un šī situācija ļoti labi parāda, kā mūsu prāts grib iet pēc vecā zināmā, pat ja mēs skaidri redzam to jauno patieso. Pa lielam, ja mēs neesam pavāri gaļa, tāda dzīves situācija nav, mums neko diži nemaina, bet šis te darbojas uz pilnīgi visu. Un tā mūsu māksla ir prast ieraudzīt to jauno, to, ko mēs redzam, un pieņemt to, un to otru pusi, kas man tur teica, saldētavu, nomierināt, viss ir kārtībā, tā ir patiesība, ko tu redzi, var būt tas jaunais. Kā tas dzīvē izpaužās citās dzīves situācijās, mēs instalējam bērnībā sevī ticības par sevi, pārliecības, kuras nav patiesas, negatīvas. Un pēc tām negatīvajām ticībām mēs rulējam savu dzīvi. Piemērs, tad, kad es biju maza matemātikas skolotāja pamatskolā, uz mani kliedz, viņus visiem kliedz, uz mani arī, tu esi stulba, tu esi dumja, tas cilvēks bija histēriķis, viņa ne tik vien nevajadzētu pie bērniem laist, bet, tur ir pamatīgas psihiskas problēmas, Jo tas, ko viņa dara, viņa taisīja histērijas un pazemoja bērnus, un tad, kad viņai pilnīgi gāja širms ciet, tad viņš šādus mums kliedz. Tas, ko es pieņēmu, bet es kā bērns, maziņš pieņēmu šo ticību par sevi, ka es esmu stulba un dumja, Un tad, kad es aizgāju citā skolā mācīties vidusskolā, parastā matemātiskās klasē bija garlaicīga. Es aizgāju uz tās advancētākās, augstākās matemātikas klasi, un tur man bija interesanti, kas pierāda, ka es nebiju stulba vai dumja, es ļoti labi zināju matemātiku, kas nav nekad bijusi mana ģēnija zona, Bet iekšēji tā ticība man vienalga bija par sevi, ka es esmu stulba dumja, Un man pagāja gadi, kad es to atbrīvoju, apzināti iekšējais darbs ar sevi, ka es spēju šo ticību atbrīvot. Tā iekšējā ticība bija radījusi manā dzīvē daudz sagrāves. Es ļoti daudz nebiju pieņēmusi labās foršās lietas un patiesību par sevi, un es nebiju uzdrošinājusies dzīvot tā, kā
es varētu dzīvot, plus arī es tev paturēju dēļ šīs ticības vardarbīgās attiecībās, ja? Un tad ar laiku es to izstrādāju, un tas mums ir ļoti svarīgi, mums ir svarīgi saprast, ka mums ir dzīve, mūsu prāts, mūsu dzīve, mūsu Dievs visums piedāvā superīgas jaunas idejas un superīgas jaunas lietas, ko darīt, un mēs no viņām atsakamies neapzināti vai apzināti, jo mēs neticam sev vai tām idejām. Ienāk doma, ar šito nevarēs nopelnīt, ja šitas jau neizrūlēs, tas nav tas. Es tam esmu par dūmu, jo es tam neesmu gatava, es to nevarēšu izdarīt, es tam neatradīšu resursus, tam vēl nav īstais laiks, un tā tālāk mēs atrodam veidus, ka tas nenostrādās, bet patiesībā tas ir tas, kas mums ir jādara. Mums ir jāuzdrošinās darīt, mums ir jāiemācās, mums jāstrādā tam savām ticībām un pārliecībām, mums ir jānomierina tā prāta daļa, kas iet pēc tās vecās stagnācijas, un jāatver sev tam jaunajam, jāļaujās un jāiet pēc tā jaunā, jo tas jaunais, tās idejas, kas nāk, ir tas, kas pacels mūsu dzīvi. To darot, mēs pacelsim savu dzīvi jaunā līmenī, tajā līmenī, par ko mēs sapņojam, un īstenībā pat vēl augstākā, jo mēs uz šo apziņas līmeni varam sapņot kaut ko vienu, domāt, ko mēs gribam, mērķis vai vēl piepildīt, bet tas nāk no šīs apziņas līmeņa. Tad, kad mēs līdz tam izaugam, mums paverās un atnāk daudz lielāks un plašāks iespējas, idejas, ja mēs to arī piepildām, un mums arvien paverās jauna apvērkšana, tad mums ir svarīgi caur šo te jauno iet un augt un ļauties tam jaunam, ja mēs savā dzīvē tad dabūjam lielāku ienākumu, labāku darbu, vairāk klientus, labākas attiecības, labāks partners, labākas attiecības ar bērniem. Pats galvenais mūsu pašsajūta ir visam cita. Mūsu pašsajūta uzlabojas. Tas, kā mēs jūtamies, tas, kā mēs dzīvojam, uzlabojās, tas mūsu veselība arī uzlabojās. Viss uzlabojās. Ja? Ko mēs varam darīt, ja, lai mēs nesēdētu pēc tā vecās prātnes stagnācijas un pārmainītu šīs ticības, ir vairākas lietas. Pirmais, ir ļoti svarīgi sakārtot enerģiju plūsmas, jo mūsu enerģija plūsmas atbild par mūsu iekšējo orgānu darbību, par visu mūsu sistēmu. Viņas var kārtot ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tas palīdz atbrīvot galvu, ja ir tā saucamā miglainā vai tā miglānā riebīgā tavu sajūta, palīdz priecāties vairāk, palīdz labāk justies, un arī fizisko veselību uzlabot. Ja tas ļoti daudz ko dod enerģiju plūsmu, sakārtošanu. Nākošais ir elpošana. Mēs darbojamies ar elpu. Darbs ar elpu ļoti, ļoti daudz ietekmē. Mēs elpojot, mēs darbojoties ar mūsu elpu apzināti varam atbrīvot šīs negatīvās ticības no šūnu līmeņiem, no mūsu DNS sistēmas, jo tas ir šūnās, tas ir ķermenī. Tas nav tikai tā, jā, es to sapratu, ka es neesmu dumiņi, tad jau visi cilvēki būtu a priori laimīgi, bagāti un dzīvot pēc savu augstākā potenciāla. Mums nepietiek to tikai saprast, mums tas ir jāatbrīvo no mūsu dziļākajiem līmeņiem, ja? Elpošana, meditācija palīdz un dziļš iekšējais darbs. Es zinu, ka dziļš iekšējais darbs, un tas ir ilgstoši, tas ir riskanti, tas nāk ar diskomfortu, ar transformāciju, ar ļoti tādu neatlaidību, ja? Bet tas ir tas visvērtīgākais. Bez iekšējā darba, bez dziļa iekšējā darba mēs nevaram tikt uz priekšu. Tas notiek virspusēji, ja? Ja mēs neizveicam šo te dziļo izstrādi, iemeslu, tad tā tikšana uz priekšu nenoturās, ja? Tas notiek virspusē, nav apmierinājumu, atkrīt atpakaļ, vai nu arī, ja jūs mākslīgi kaut ko savā psihes un enerģijas dvēseles līmenī sastrādājat tā pa fikso pātro, lai es dabūju rezultātu, jūs nograujat savu plūsmu, jūs nograujat, tas ietekmē jūsu pagātni, visu jūsu nākotnes pagātnes esošo līniju un arī jūsu bērnus. Un patiesībā
jūs tāpat ir tāpat jāatgriežas tajā sākuma punktā, tajā punktā, kur ir jāveic tā izstrāde. Ja? Tāda fiksā pieburšana vai izdarīšana kaut kādas, tad tur tagad pātro kaut ko sadarīšu, tas nenostrādās. Ja? Ir jāveic iekšējais darbs. Un tas var neizklausīties super jauka un super forši, bet tas ir tā vērtīgākā dāvana, vērtīgākā lieta, ko mēs pēc sevis varam izdarīt. Ja es to nebūtu darījis, es neapgrieztu savu dzīvi tādā līmenī, kā es to esmu gribējusi vienmēr. Ja? Un man bija jāmaina pilnīgi visu dzīvi, man pilnīgi visu fiziskā dzīve bija jāapgriež kājām gaisā. Ja? Tajā brīdī tas bija ļoti bailīgi un bīstam likās, ja? Un tas prasīja daudz stresa, daudz saņemšanās, daudz drosmes, bet tikai pateicot un, protams, daudz darba ar sevi, un pateicoties tam, ka es izdarīju to, es jūtos vispār kā cilvēks. Ja? Es esmu priecīga, laimīga, es esmu apmierināta, es tiek galā ar stresa brīžiem, ja? Un es cienu sevi. Ja? Es cienu sevi un es mīlu sevi, un es apzinos sevi un savu vērtību. Tad, kad es sāku iekšējo darbu, man tas bija pats lielākais uzstādījums. Ja? Priekš manis tas bija pats svarīgākais, un es to sasniedzu. Tā kā, mīļie, jā, mēs strādājam ar sevi iekšē, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi un ļoti vajadzīgi. Es jums, jā, un ko mēs vēl darām? Mēs taisam, jūs nākat rīt uz nodarbību. 19. oktobrī būs nodarbība, kas saucās dzīvības elpošana. Un tajā nodarbībā mēs kārtosim enerģiju plūsmas, lai atdzīvotos, lai priecātos. Ziniet, ir tāda burbuļojoša, forša enerģija, mūsu tāda dzīvības enerģija, kas mums visiem ir, ko mēs varam pavērt. Un tātad mēs kārtosim enerģiju plūsmas dzīvībai, priekam, dzīves priekam, labsajūtai, kas piesaistīs pēc tam mūsu dzīvē tās labākās, vērtīgākās lietas. Mēs elposim, mēs strādāsim tūšīgi, pamatīgi ar elpošanu dažādiem vairākas elpas veidus kombinēsim, lai savienotos ar savu patieso dzīvi, ar savu patiesās dzīves spēku. Tad elposim dzīvības elpošanu, lai mēs savu dzīvi paveram vislabākajā, visforšākajā veidā, atrodam savu dzīvības spēku. Un tad tas viss palīdz piesaistīt tos labos, pozitīvos notikumus un viņiem sekot. Atnāk idejas, atnāk notikums, atnāk lietu, mums ir jādara. Un tad mēs arī, lai mums tad ir tā drosme un tā saprašana to darīt. Ja? Plus arī mēs meditēsim, un es spēlēšu haņpanu, un es arī pastāstīšu, kā tieši elpu un enerģiju plūsmas ietekmē mūsu dzīvi, un kā mēs ikdienā šīs lietas varam izmantot ne tikai vienā nodarbības laikā, kā mēs ikdienā varam šīs lietas izmantot, lai mūsu dzīvi uzlabotu. Un šī nodarbība būs arī tāda, ka viņa palīdzēs imunitātei un veselībai. Jā, palīdzēs, ja jūs esat bijuši pēc kādām slimībām vai smagiem pārdzīvojumiem, viņa arī ļoti palīdzēs. Es pastāvu, jo tās lietas, ko mēs darīsim, iekļaus arī palīdzēs arī šim te. Lūk, tā kā nāciet, jā, es domāju, lai es atceros visu pateikt, ja jūs rītā netiekat 19. Jūs varat pieteikties, vai nodarbībai būs pieejams ieraksts, un ja jūs video skatāties pēc tā datuma, jūs arī pajautājat man ierakstu, vai arī, ja ieraksts nebūs pieejams, būs jau cits nodarbības. Tā kā rakstiet man, ja jūs skatāties YouTube kaut kur aprakstā, būs e-pasts mans, vai arī uzreiz jūs varēsiet pieteikties, rakstot man uz telefonu, ja jūs WhatsApp grupā skatāties šo te video. Labi, meitenes, tiekamies, lai būs super forši rudens.